Tā kā pašam ir ģimene, mana filozofija ir tāda: vai nu apturam Krievus šeit, vai arī viņi ies tālāk. Ja Ukraina zaudēs, manuprāt, Baltija būs nākamā. Cilvēki šeit ir piekusuši, protams, un tajā pašā laikā motivācija ir vēlme atgūt savas teritorijas, atriepties par saviem nogalinātajiem tuviniekiem. Un tepat ir viens otrs varonis, kurš pats saka, ka tas ir labākais darbs viņa dzīvē. Būtībā jau armija ar humoru ir tā, ka par daudz ko tiek smaidīts. Kaut gan darbs ir briesmīgs – nogalināt cilvēkus. Bet ja pieiet pie tā visa, ko tu dari, kā armijas cilvēki ar humoru. Diemžēl viņš ir īpatnējs, bet bez tā nevar, tāpēc, ka psiha neizturētu. Tā kā atbilde ir, ka ir motivēti, ir gatavi strādāt tālāk.